Uzliksim nākošos slaidus. Mēs te šovakar mazliet ar slaidiem tā spēlēsimies. Tātad visa nodarbība tiks sadalīta tā. Es te mazliet sākumā jums pāris teikumus pastāstīšu par, es jau sāku stāstīt par nodarbību, ja? Tad es došu vārdu Beatei. Beata pastāstīs par to, ko viņa ir sagatavojusi attiecībā uz šo te fantastisko brīnumaino augli, kas ar vien lielāku vietu ieņem pasaulē baobaba augli. Un, protams, viņa arī pastāstīs par to, cik svarīgi mums ir mūsu uzturā lietot sabalansētu pārtiku. Savukārt pēc tam es atgriezīšos pie jums un es jums pastāstīšu par vienu no sabalansētiem pārtiks produktiem, kas šobrīd sastopams Latvijā un kuru pamatā ir baobaba auglis. Un savukārt pēc tam Beata atkal stāstīs savu tādu redzējumu par šo te produktu, jo gan Beata pati, gan viņas klienti šo produktu lieto savā ikdienas uzturā. Un jūs arī varēsiet šajā sakarā tad čatā ierakstīt arī savus jautājumus, ja jums tādi radīsies. Vai visiem ir skaidrs, kāds mums šovakar plāniņš ir? Es ceru, ka jā, es negaidīšu jūs atbildes, jo mēs sāksim, lai mēs varam tā laicīgi arī beigt. Tātad šovakar saruna mums būs par sabalansēto pārtiku, par funkcionālo pārtiku un, protams, pamats mums būs baobabs un baobaba auglis. Bet pirms es dodu vārdu Beatei, es gribu tādu savu, varbūt, virzienu versiju par šo te sabalansēto pārtiku, jeb funkcionālo pārtiku. Tātad, pirmkārt, kāpēc mums ir vajadzīgs mums ir vajadzīgs sākt domāt par funkcionālo pārtiku vai par sabalansēto pārtiku? Tieši tāpēc, ka ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ļoti strauji pieaug dažādas slimības. Pamatā tās ir sirds asinsvadu slimības, tās ir aptaukošanās, tās ir dažādas gramošanas slimības. Un visas šīs slimības ir saistītas ar mūsu, nepareizo uzturu, ar mūsu nepareizo dzīvesveidu, ja? Un mums ir jāiemācās, lai kādos mēs šobrīd arī apstākļos dzīvot, un mēs zinām, ka pārtiku mēs, veikalā īstenībā diezgan sarežģīti nopirkt veselīgu pārtiku šobrīd, ja tā godīgi runājam. Ja? Mums ir jāatrod veids, mums ir jāiemācās, kā savā uzturā panākt to, ka šis uzturs ir daudz maz veselīgs un sabalansēts, jo organismā visam ir jābūt līdzsvarā. Ja, jo es vienmēr savās nodarbībās, kad es stāstu, tad es vienmēr stāstu par to, ka ir ļoti labi, ka jūs varat attiecīgos gadalaikos, ziemā, vasarā saēsties zemeņus un jāņogus un upenes, bet ja jūs to neuzņemat, tos nepieciešamos vitamīnus un dzelzi, kas ir vajadzīgs jūsu organismam, ja jūs to neuzņemat regulāri visu caur gadu, tad organisms vienalga nav harmonijā ar sevi, vienalga viņam ir zināmā mērā disbalans. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šo sabalansēto uzturu mums lietot ikdienā un panākt ar dažādām iespējām un līdzekļiem, protams, kādus no kuram ir pieejams. Bet tāpēc arī pasaulē šobrīd un arī Latvijā šis te jēdziens funkcionālā pārtika paliek ar vien pazīstamāka un pavisam šodien svaigus atradu datus, materiālus, ko jums arī parādīšu par to, ko tad Latvijā zinātnieki spriež par šo te funkcionālo pārtikas produktu. Un funkcionālais pārtikas produkts ir produktu grupa, kurā ir visas mūsu organismam nepieciešamās bioloģiski aktīvās sastāvdaļas, kas ietekmē pozitīvu organismu darbību, organismu funkciju. Tādā veidā palīdzot mums saglabāt gan veselību, gan arī uzlabot šo veselību. Ja? Un galvenais, kas ir jāatcerās, ka funkcionālā pārtika nav zāles, jo vairāk panacēja pret visu, kas ir, ja? Bet ir jāsaprot, kā šis funkcionālais pārtikas produkts strādā uz mūsu organismu. Pirmām kārtām jau viņš mazina risku un spēj mums, dod iespēju mums izsargāties no saslimšanas. Un te varētu būt arī saruna par veselības profilaksi, ja, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Un ne tikai tagad mēs visi būsim gudri un meklēsim funkcionālo pārtiku, un mēs pēkšņi būsim veseli
laimīgi un tā tālāk. Tas ir vesels komplekss, tas ir vesels dzīvesveids, bet šovakar mēs vairāk runāsim tieši par sabalansēto pārtiku un protams, par to, kā mēs paši to varam savā ikdienā, teiksim, panākt. Tātad šeit ir no Latvijas Universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes, teiksim, tāds pētījums. Es tur pavisam mazus fragmentus jums tagad parādīšu. Tas ir YouTube, varat iet, varat paskatīties. Ir vesels video, kur Latvijas zinātnieki arī stāsta par to, kā viņi šobrīd strādā pie šo te funkcionālo pārtiku produktu veidošanas, pie pētīšanas, pie īstenošanas mūsu ikdienā, jo arī ir visa pasaule, ne tikai Latvija, sapratusi, ka tas ir viens no veidiem, kā mums panākt šo te veselīgo uzturu. Šis pētījums ir, Inesīt, redzi, funkcionālā pārtika. Par funkcionālo pārtiku šis pētījums ir. Ja? Mēs runāsim šovakar gan par sabalansēto pārtiku, ja funkcionālais ir sabalansētais, tas principā ir viens un tas pats. Ja? Un arī teiksim, kāpēc ir arī, ko zinātnieki runā par to, kāpēc ir nepieciešama šī pārtika, tieši tāpēc, ka mūsu teiksim, sabiedrībā pieaug šīs saslimšanas ar sirds asinsvadu slimībām, ar onkoloģiju, ar dažādām alerģijām, un tas, ka medicīnas pakalpojumi un izmaksas paliek ar vien lielākas, ja, un savukārt iedzīvotāju vecums, varētu teikt tā, samazinās. Ja. Mirstības, teiksim, šis te procents ir pietiekoši liels, un tāpēc arī zinātnieki ir ķērušies klāt un sapratuši, ka jāsāk ir nevis ar sekām, bet jāsāk ar cēloņiem, jāmāca cilvēkiem ir apzināties un saprast, kā pašiem veidot savu veselīgo uzturu. Lūk tā. Un šeit ir vēl viens pētījums, kas arī ir nācis no šīs pašas Latvijas pārtikas tehnoloģijas fakultātes, ja, ka šobrīd funkcionālā pārtika tirgū ieņem diezgan lielu daļu patēriņu tirgū, un, teiksim, uz 2015. gadu tas jau, teiksim, šī pārtikas grupa tirgū jau varētu sasniegt 243 miljārdus ASV dolārus. Tas ir 85% no visiem ASV, Eiropā un Japānā pārtikas ražotajiem produktiem. Iedomājieties, kāda ir šī funkcionālā pārtikas produktu, teiksim, nākotne šobrīd, ja? Lūk tā, tas bija tas, ko es gribēju, tā kā pirms es dodu vārdu Beatei, tas bija tas, ko es gribēju jums pastāstīt, un Beata droši vien jums stāstīs par šo te īpašo augli, baobaba augli, kurš šobrīd ir mūsu 3. tūkstošgads funkcionālais pārtikas produkts, gan ar savu sastāvu unikālo, jau pirmām kārtām, ja, gan arī ar to, ka, teiksim, kā viņš tiek šobrīd izmantots, kā viņš tiek ražots, kā viņš tiek pētīts, joprojām tiek pētīts, ja. Un par to tad arī Beata savu versiju par baobabu augli stāstīs, un šeit jūs redzat vienu no vecākajiem kokiem, kas ir Āfrikā pieejams, kur arī mani kolēģi ir bijuši. Jūs redzat, šeit ir mūsu produkcija, bet Beata stāstīs par koku, kas ir Austrālijā, cik es zinu. Es īsti nezinu, ko viņi tur stās šovakar jums, bet, es domāju, ka būs ļoti interesanti. Tieši tāpēc es vaicāšu Beatai, vai tu esi gatava būt kopā ar mums un stāstīt mazliet par sabalansēto pārtiku un arī, protams, par baobabu augli kā tādu. Labi, es atdodu mikrofonu Beatai, pēc tam es atkal atgriezīšos. Un jūs, ja jums rodās jautājumi, tad pataupiet viņus uz nodarbības beigām, lai mēs varam tā, nesaraustīt, jums visu pastāstīt par to, ko mēs jums gribam šogad pastāstīt, sarunāt.
Labvakar! Beigās izrādās, ka Evai tik spēcīga enerģija, ka es uzkāros, ka vairs man nevienam nevajadzēja. Jauks vakars visiem tādā siltā vakarā, cerams, ka nevienam nekur nelīst lietas un trusa nebirst. Nu, un tēma, kā jau visi zinat, ir baobabs. Vairāk vai mazāk, kā saka, šis ir tāds produkts, kurš atsver mums šo te sabalansēto pārtiku, jā, kā jau Eva teica. Tikai kāpēc un kādēļ es vairāk gribēšu jums izstāstīt arī no tās sabalansētās pārtikas, kas vispār notiek pašlaik pasaulē, jā. Jo, nu, es esmu secinājis, ka pārsvarā cilvēki, kas ļoti cenšas arī 100% sabalansēt savu uzturu visu pilnībā, jā, kas viņam ir, teiksim, viņu šķīvī, tad viņam jebkurā gadienā tas neizdodas, jo medicīniski un zinātniski ir atklāts, ka mēs esam sabalansētās pārtikas upuri, jā, un līdz ar to, kāpēc tas tā ir, es bišķiņi jums pastāstīšu, un vai tiešām dar visiem sabalansēts pārtika. Nu, sabalansēts uzturs saprātīgi nozīmē mainīgā daudzumā uzņemt produktus no dažādām galvenajām uzturu grupām, ja? Augļi un dārziņi. Ieteicams apēst vidēji 5-7 porcijas dienā, katram apmēram 100 grami, ja? Cieti saturošs produkts, kā arī maizi, graudaugus, kartupeļus, makaronus, speciālisti iesaka iekļaut ēdienkartē tik daudz, lai tie veidot trešdaļu ikdienas uzturu. Gaļa, zīvis, olas un pupas. Tas ir labs olbaltumvielu, kā arī plašs vitamīnu, minerālu vielu avots. Piemēram, zivis ik nedēļu ieteicams ēst vismaz 2 porcijas. Piens un piena produkti, piemēram, siers un jogurts, vēl viens labs olbaltumvielu un kalcija avots. Tauki un cukurs nodrošina enerģiju, bet saskaņā ar kaloriju teoriju gādā arī par svara pieaugumu. Ēdiet pārāk daudz cukura un arī veidojas aptaukošanās un otrā tipa cukurs diabēts, kā arī rodas vēzis un sirdslimības. Tomēr sabalansēta uzturu teorijas pieejama mēdz būt arī vienkāršota, jo vienkārši, ja nepievērš uzmanību atšķirībām starp termiski apstrādātiem, neapstrādātiem produktiem, organisku pārtiku un pusfabrikātiem, ēdāja individuālajām vajadzībām, vecumu dzimumiem, iespējamām kroniskajām slimībām. Kopumā var teikt tā, nepieciešams, kad neviens nepievērš uzmanību daudziem un ikdienas uzturu saistītiem jautājumiem, liekot apšaubīt iespēju šo teoriju izdzīvē, un katru dienu šķīvī sabalansē visas labai veselībai nepieciešamās uzturvērtības. Ko es gribu ar to teikt? Es gribu ar to teikt, ka ir daudz cilvēki, kuriem daudz produktu vispār būtu aizliedzami ēst. Ja? Tāpēc attiecībā gribu arī pastāstīt, kas notiek, kāpēc arī produkti vispār šī sabalansētie produkti šķīvī, kā agrāk teica šķīvis, jā, produkti sabalansēt, viņi vairs nedarbojas, jā, nedarbojas tāpēc, ka daudz produkti ir pilnībā tukši. Uzlikšu to sabalansēto šķīvi, jā, daudz produkti ir pilnībā tukši, un kāpēc viņi ir tukši, un kāpēc viņi ir mazvērtīgi, maz bišķiņ gribu par to pastāstīt. Mazvērtīgi viņi ir tāpēc, ka, piemēram, maize no pārdošanas brīdi varbūt jau bijusi 10 dienu atpakaļ izcepta, ja, bet pārnesot mājās, mēs viņu vēl glabājam, un tā maize mums ir kā ilglaicīgi tiek glabāta, viņai tiek pievienot C-vielas un konservanti, un pelējumu novērsēji, un viss šis te produkts jau ir mazvērtīgs, vispār, var teikt, vērtību nekādu nesaglabā, kāda viņam olas, jā, praktiski olas, kam nav savas vistiņas mājā, jā, un nedēļ olas, tātad olas arī no izdēšanas brīdis līdz viņas nonāk klā, viņas vismaz paiet jau 10-15 dienas. Tātad veikalā viņi uzliek vēl kaut kādu īpašu, tātad šo te, terminu, jā, līdz kuram termiņam viņas ir derīgas, un beigās viņas atkal
uz to brīdi, jau, kad mēs viņus ēdam, viņas jau ir pūšanas stādijā. Nu, viņas nesmaržo slikti, un viņām nekādas izmaiņas vēl nav notikušas, jo viņas ir stāvējušas saldētavā augstumā, pirms viņi noliek vitrīnā, un arī vitrīnas veiklā ir ar augstumu, ja? Tātad zivis. Zivis pārsvarā pirms no kuģiem nonāk līdz lielveikalam, viņas jau uz kuģa stāv uz ledus, pēc tam viņas stāv saldētavās uz ledus, un pēc tam viņas vēl tirgo veikalā, ja? Un tātad arī šīs, ja ir vairāk par 10 dienām, viņas arī savus uzturvērtības ir pazaudējušas. Augļu sulas, mēs katrs uz augļu sulu pakām redzam, ja mēs viņu neesam izspieduši šeit un šobrīd, tad tas termiņš ir gads un ilgāks laiks. Tātad, kas tad šo augļu sulu saglabā tik veselīgu, it kā, jā, tur rakstīts 100% augļu sula, saglabā tātad konservanti un dažādas pievienotās vielas, jā, un cukuri, tātad atkal tas nav nekas veselīgs. Svaigi dārziņi. Svaigi dārziņi mums pārsvarā liekas, ka tas ir tas svaigākais produkts, ko mēs saņemam lielveikalu plauktos, bet kas tad notiek? Viņi tiek ievesti pārsvarā no ārzemēm. Latvijā ražot ir pārsvarā daudz mazāk šo dārzeņu, tāpat arī augļu, jā, un līdz ar to šis garais ceļš, no kurienes viņi brauc līdz Latvijai, jā, atkal tiek ar speciālām ķimikālijām apsmidzināts, speciālās kamerās turēti, jā, tātad atkal šis nav tas variants, ka mēs noplēšam no koka un uzreiz ēdam, un viņš mums būs veselīgs. Tāpatās arī kartupeļu veikalu plauktos dažreiz mēdz būt pat pusgadu veci un vēl vecāk, pat gadu veci. Mēs pārsvarā, ja noraukam savus kartupeļus septembra beigās, oktobrī, tad praktiski jau mājā cilvēki saka, vecos kartupeļus jau tā kā nevajadzētu ēst, jā, jo viņi jau vairs īpaši labi nav. Bet, pārsvarā lielveikalos tas tiek darīts un mēs ēdam arī daudz, kam nav citas iespējas. Tātad, pārsvarā arī zinām, ka 3/4 ābolu vajadzētu arī lietot, kad ir ābolu laiks, bet ko tad pārdod lielveikalu? Atkal tie āboli tiek transportēti pārsvarā no ārzemēm, jā, un līdz ar to raksturīgi spīdīgo veselīgo izskatu viņi ir ieguvuši, un tur jo viņi tiek turēti konteineros ar pazeminātu temperatūru, īpašām gāzēm, lai pasargātu no sabojāšanās. Ko tās gāzes arī veids? Gāzes arī veids to, ka viņas arī to ābolu struktūru maina, un līdz ar to šie vitamīni vairāk nav. Tātad, kas tad notiek? Banāniem arī mēs zinām, arī viņi it kā ir ļoti garšīgi un pārsvarā daudziem arī garšo, un banāns arī kā no visiem varbūt augļiem ir viens no tāds pateicīgākajiem, kad, ja viņš bojājas, tad viņš paliek melns un tā ir sapulšanas stādija, bet arī tāds daudz cilvēku ēd. Bet ņemot vērā arī mums piens, jā, mēs visi zinām, varbūt arī daudz tomēr nāk no laukiem, zina, ka pienu mēs izslaucam no gotiņas, un ja mēs to pienu turam, teiksim, istabas temperatūrā vai arī ledskapī, viņš ilgāk par 3-4 dienām pilnīgi svaigs nestāvēs, jā. Tad veikalu plauktos jau nonāk piens, kas jau ir bijis, teiksim, 2 dienas stāvējis saimniecībā, pēc 2 dienām viņš ir nonācis pienotavā, pēc tam vēl viņš ir pārstrādāts, pēc tam viņš ir ar konservantiem apstrādāts, nonācis piena pakās vai pudelēs, un mēs pērkam viņu veikalā. Jā, tad kas no tā nekas labs nevar būt, jo pārsvarā visi labumi jau ir aizgājuši bojā, gan pasterizējot, gan arī kaut ko citu veicot ar šo pienu. Jā, tātad paliek tikai piens, tā kā tāds produkts, ko mēs it kā lietojam, bet mazvērtības, tukšs produkts. Jā. Tātad tai pašā laikā mēs arī apzināmies, ka arī to, ko mēs izaudzējam paši, arī, teiksim, ir tāds laiks pašlaik, kad zeme vairāk ir noplicināta, ļoti skābi lieti līst, jā, un vairāk vai mazāk arī šī sabalansā pārtika, arī ko mēs pat izaudzinām savā zemē, arī viņi vairs nav tik laba, kā agrāk viņi bija 50 gadus vai pat 100 gadus atpakaļ, ko mūsu senči. Piemēram, arī Lielbritānijā veids pētījums cilvēkiem, kas cītīgi lietoja sabalansētu pārtiku. Tajā pētījumā tika iekļaut 433 vīrieši un 876
sievietes. Ja? Un kopistiski viņi lietoja pusgadu garumā sabalansētu pārtiku. Kāds bija secinājums? Secinājums bija tāds, ka pārsvarā jebkuram pēc pusgada trūka C vitamīns organismā, jā, tātad viņi nekāds uzturbagātinātājs nelietoja, jā, trūka selēns organismā, jā, selēns trūka vairāk vīriešiem, sievietēm bišķi mazāk, jā. Nu, un kas tālāk notiek? Tālāk arī šeit tika pētīts dziļāk un atklājās, ka cilvēkiem arī ir daļējs dzelzs deficīts. Jā, tātad dažiem bija arī anēmija, apmēram 16% cilvēkiem no tiem. Nu, tātad sabiedrības veselības eksperti aprēķinājuši konkrēti pārtikas daudzumu veselam cilvēkam dienas laikā būtu jāpēk. Tiek uzskatīts, ka piemērots ir pietiekams 98% cilvēku, kuriem būtu vajadzīga tā sabalansētā pārtika, bet, nu, ir 100% jāzina, ka tiešām tajā pārtikā ir tie vitamīni iekšā, jā. Izņēmums mums ir grūtnieces un arī zīdītājs, kā arī bērni līdz 5 gadu vecumam, kā arī cilvēka līdz pēc 65 gadu vecuma, tie arī ir izņēmums, jā, un arī izņēmums ir cilvēki ar tumšu ādas krāsu, jā, tātad sabalansēta ēdienkarti, tiem ir jābūt savādākai nekā parastajai sabalansētai ēdienkartei. Tātad tīpaši bērniem līdz 5 gadu vecumam ļoti pastiprināti vajadzīgs D vitamīns, vajadzīgs A un C vitamīns, jā, un tātad arī profesors doktors Demjēns, jā, uzturzinātnieks, viņš arī ir atklājis to, ka pēdējos 15 gadu laikā parasti sabalansēta uztura ēdienkarte vairs mums nedod šīs iespējas tiešām uzturēt organismu pilnībā kārtībā, jā, tāpēc arī es savā praksē daudz runājot ar pacientiem esmu šo te arī ievērojis, kāpēc arī mēs slimojam un kāpēc daudziem cilvēkiem ir dažādas problēmas, kaut gan viņi ēd it kā ļoti 100% pareizi, it kā ļoti 100% sabalansēti, kā mēs sakam, visu cītīgi ievēro, pie tā pievēršās, jā, un pat ir man gadiem zinām, kur cilvēkam ir mājā pavārs, jā, kas visu speciāli pagatavo tieši pēc kalorijām skaita, pēc it kā pēc uzturvērtības, kādai vajadzētu būt tai produktā, bet pārsvarā arī šīs te produkts to nedod tam cilvēkam, jā, un tāpēc mēs arī slimojam. Viens no iemesliem tātad ir apšaubīt šo sabalansētu uzturu iedarbīgumu, ir kroniskas slimību epidēmija, kas plēš plašumā. Vairāk pētījumi liecina, ka slimības izraisa noteikti uzturvielu trūkumu. Citiem vārdiem tie apliecina, cik vitamīniem, minerālu vielām nozīmīgu lomu veselības saglabāšanā, piemēram, muskuļvājums un atrofiju, kā arī pēdējie pētījumi liecina, ka E vitamīnu trūkums ir sievietēm tīpaši, arī lietojot sabalansēt šo pārtiku, multivitamīnu, minerālu vielu trūkums, jā, un ja mēs šo te multivitamīnus un minerālu vielas un mikroelementus nepapildinam ķermenī, tad rodas vēzis, jā, un ir dažādi vēža paveidi. Tāda ir dzemdes vēzis, resnās zarnas vēzis, smadzeņu audzēji, jā, infekcijas arī, kuras arī tieši atklājas, un tīpaši cukurdiabēta slimnieki vairāk to izjūt, jā, jo viņiem jau ir viena šī patoloģija, un šīs uzturvielas viņiem nepietiek, un līdz ar to viņi vairāk slimo ar visām citām iekaisumiem. Tāpatās arī šie paši produkti ļoti maz satur B-karotīnu, jā, tāpatās cilvēki saka, jā, B-karotīns ir burkānos, bet pēdējie pētījumi liecina, ka ļoti maz tur ir, turpat, ja mēs apēstu dienā vairāk kā kilogramu burkānu, mēs šo B-karotīnu neuzņem, cik mums būtu dienas norma, jā. Tātad arī garīgā veselība no tā ir ļoti atkarīga,
un pētījumos pēdējos arī ir pierādīts, ka ļoti daudz miokarda infarktu, sirdslēkmes. Kāpēc viņas rodas? Tāpēc, ka īpaši A, B, C, D vitamīnu trūkums organismā arī cilvēkam pie labas sabalansētas pārtikas. Ja? Tātad un E-vitamīns trūkst, un antioksidanti arī trūkst, ja? Un tas arī ir tas, kas mazina šo sirdslēkmi un dažādu sirds asinsvadu skrelozes attīstību, ja? Tāpat osteoporoze ar vien biežāk vairāk jaunu cilvēku slimo ar osteoporozi. Un tā pašā laikā viņš saka, es tur dzeru kaut kāds uzturbagātinātājs, bet neviens nav īsti pat pārliecināts, kādus viņš dzer, kāpēc un cik daudz un kas viņam to ir ieteicis. Viņš saka, es pareizi ēdu un beigās jau jaunam puisim 22 gadi ir osteoporoze. Ja? Tas arī liecina to, ka šī sabalansētā pārtika ir ļoti tukša un maz tiem mikroelementiem un vitamīniem. Tāpat arī sievietes grūtniecības laikā, ja viņas papildus neuzņem speciālus vitamīnus vai nelieto to pašu baobabu vai kaut ko citu, ja, tad arī šis ir tāds brīdis, kad viņi arī var apdraudēt savu veselību, jo šī parastā pārtika viņai netos nepieciešams vitamīnus, lai iznēsātu bērniņu un būtu pietiekami, jo, piemēram, arī pat 384 grūtnieces, ja, uz kurām tika veikts pētījums, ēdot sabalansētu pārtiku vai pietiek mātei un bērnam šo vitamīnu, secināja, ka C vitamīns vispār organismā neuzkrājas, ja, D vitamīna trūkums arī ir, un tai pašā laikā 42% nonāca slimnīcā ar dažādām patoloģijām, it kā no kurām varēja izvairīties, ja būtu pareizi pielietot šo vitamīnu mikroelementu devas. Ja? Tad tāpat tās vīriešiem ļoti smags prostatas vēža riska faktors ir, tāpat arī dažādas prostatas adenomas un vienkārši palielināt prostati, ja? Kas sākas jau vīriešiem ap 50 gadiem un uz augšu. Ja? Šī problēma arī ļoti daudziem cilvēkiem ir. Tāpat varbūt arī daudz ir ievērojuši, ka viņiem sliktāk dzīst brūces. Jā, piemēram, sagriezāt pirkstu un brīnīties šis pirksts nedzīst. Un kādreiz teica, ka tas ir tikai tiem cilvēkiem, kam ir cukura diabēts, ka viņiem slikti dzīst brūces. Bet šodien pēdējie pierādījumi liecina, ka tas nav tikai dēļ tā, bet tas arī dēļ tā, ka cilvēkam trūkst cinks un C vitamīns organismā. Ja? Praktiski, tā kā mēs ejam uz parastām analīzēm, asins analīzēm, neviens ārsts par nedomā un neviens šīs vielas jums nenosaka organismā, un nevienam tas arī īsti parastajā medicīnā neinteresē. Tāpēc šis arī ļoti svarīgs. Daudz cilvēku ar šiem simptomiem nonāk arī pie smagākām iekaisumiem, ja, jo tāpēc, kad caur brūci, kas ilgi nedzīst, arī rodas dziļāks iekaisums, ja, tropiskās šķūlas un vēl smagākas problēmas. Ja. Tātad šeit vairāk vai mazāk, ko es gribēju pastāstīt tieši par to, kas tad ir šī sabalansētā pārtika, ko mēs visi runājam, vajag mums viņu lietot, bet īstenībā viņu praktiski mēs varam lietot, bet mēs ar viņu vairs nevaram uzturēt savu veselību 100% veselīgā stāvoklī. Tātad te vēl par to pašu šķīvi, jā, višķiņu apskriešu uz riņķi. Te es pašā sākumā arī gribu pastāstīt, ka Amerikā ir modeļskola, kur vada Rasels Batenmans un pasaules slavena modeli Daniela Kopermana. Ja? Un šeit, kāpēc es viņu gribu pieminēt, tāpēc, ka sākotnēji viņi arī ilgas gadus sākotnēji bija lietojis tikai sabalansētu pārtiku, ja? Un lietojot šo sabalansēto pārtiku, šī meitene gan pieņēmās svarā, gan arī, ko viņai dietologs bija noteicis šo pārtiks, kā pareizi lietot, ja? Gan viņa pieņēmās svarā, gan viņai arī bija dažādi
organismā deficīti, gan dzelzs deficīts, gan C deficīts, gan E, viņai sāka veidoties arī dažādas izsitumi uz ādas, jā, un līdz ar to ilgi domājot, jā, tas Hopermans, jā, Rasels Batenmans, tas šīs te modeļu skolas vadītājs domāja, kā varētu atrast, ar ko lietot modelēm, lai viņām būtu ļoti laba, spēcīga veselība, tai pašā laikā viņas būtu slaidas un arī, teiksim, būtu dzīvespriecīgas, stipras, enerģētiski stipras, jā, un tad šis pats Rasels Batermans, viņš nonāca pie tā, kad viņš atrada šo te produktu baobabu, jā, baobabu pulveri, jā, kā es saku, un šajā programmā viņš saprata, ka šī sabalansētā pārtika būs tā, kas tieši derēs modelēm, un viņš sāka lietot. Katru dienu meitenēm ieteica, jā, un viņam pat arī bija ļoti labas tāds sabalansēts pārtiks, pat kokteils, ko viņi veidoja, jā, kas tika arī speciāli pagatavots. Un modelis iemīļotākās brokastis bija viens nogatavojies banāns, 2 steikarots baobabu pulveri, viena šķēle svaiga arbūza, un apmēram pāris lapas spjāt vai vienu sauja un glāzi ūdens. To visu kopā viņi sablenderēja un katru rītu šādu te izdzēra. Jā, tātad vēlreiz atkārtošu receptīte. 1 banāns nogatavojies, 2 steikarots baobabu pulveris, 1 šķēle arbūza svaiga, 1 sauju spinātu un 1 glāzi ūdens. To visu kopā sablenderēja un no rīta izdzēra tukšā dušā. Tātad, ko tad tas deva? Tas deva to, ka banāns, kas tika pievienots šim kokteilim, viņš palīdzēja vēl vairāk aktivizēt šo te kuņģa apvalciņu organismā, plus arī deva lielāku sātu sajūtu kā pats baobabu pulveris. Tātad spināti vēl vairāk dzelzi aktivizēja organismā, jā, tātad deva cilvēkam iespēju arī tātad vairāk būt izturības, un arbūs, tātad tas bija šķidrums, kas arī palīdzēja cilvēkam nepazaudēt šo slāpju, tiešām pārsvarā, jo cilvēkiem tā kā slāpes pazūd, un ja tu ņem un ēd arbūs, tad tev it kā vēl un vēl gribas šķidrumu, jā. Līdz ar to šāda te receptīte bija, bet arī bija otra recepte, jā, priekš modelēm, jā, kas bija avokādo, spināti, varēja arī lietot ženšeņu, zilāļģis, kviekšu dzīkstu, sakal baobabu pulveri klāt, melenes, kokosriekstu, ūdeni un kanēli, jā, un atkal sablenderēja, jā, un šo te arī dzēra no rīta tukšā dušā, jā, tātad tas jau deva tādu lielu dienas devas stiprinājumu organismā. Te ir veselīgs brokastu pankūkas, bet šajās brokastu pankūkās arī, kas ir brokastu pankūkās, kuras mēs veidojam no kviešu miltiem, 2 ēdamkarotes baobabu pulveri mēs liekam klāt. Un līdz ar to, ka mēs liekam šo baobabu pulveri klāt, šīs pankūkas ir veselīgas, un viņas līdz ar to ir šis dabīgais produkts, kurš palīdz sabalansēt, ka šīs šķiedrvielas tiešām organismā būs vajadzīgā lielumā, jā, un pareizi organisms apstrādās, jā, un tātad šeit jūs redzat visu šīs sastāvdaļas, un šeit arī pēc šīm te pankūkām cilvēks ļoti sātīgi paēdis, un viņam nevajag daudz, viņš diezgan ilglaicīgi var būt labi nodrošināts ar šo pārtiku.
Nu, un te ir arī cita receptīte, jā, maigais olu kultens vienai personai 20 gramu sviesta, 2 olas, sāls, pipara, dakšiņu, sakuļu olas, izkausē sviestu pandā, maigā siltumā pievieno olas ar koku karotu uz lēnas uguns maisu līdz iegūst kremveidu rupstūru, jā, varītēm, sēnēm, nu, un šeit kas te notiek? Šeit arī bija viss šitā te paša, viss, kad beigās viss ir gatavs, viņi arī apkaisa ēdienu ar baobabu pulveri, jā, tātad pat viņu neizšķīdina, bet apkaisa, jā, un apkaisīts ēdienu baobabu pulveri, atkal viņš aktivizējas organismā un uztur vērtības tās vielas, kas ir tais produktos, viņas vieglāk uzsūc organismus. Nu, un te arī citu receptus visu nepārskaitīšu, uz pašu varēsiet, teiksim, arī vēlreiz izlasīt, jā, tātad grūbu džambalāja, jā, tas arī produkts no tiem produktiem, ko ieteica šie te modeļu pārstāvi, jā, un arī pārsvarā visam, kam viņi pievieno klāt arī šo baobabu, jā, arī pat gatavojot jebkuru ēdienu. Līdz ar to, teiksim, arī es gribu pastāstīt tagad ar vienu koku, gribu pastāstīt jums. Dienvidāfrikā ir izveidots bārs 6000 gadu vecā baobabu koka dobumā. Un ar ko tas bārs ir populārs, nevis tikai ar to, ka tas ir baobabu koka dobumā, bet arī ar to, kad viņš arī viņā pasniedz ēdienas, kas ir gatavoti tikai no baobabu pārsvarā, gan visādas kokteļus ar baobabu pulveri, gan arī saldos ēdienus un dzērienus, visam ir klāt pievienots baobabs, jā, un līdz ar to skaitās ļoti veselīgā kafejnīca, jā, kuru nepārtraukti, jā, cilvēki iegriežas un viņi ir ļoti populāra. Tātad tas koks ir, kā jūs teicu, 6000 gadus vecs un arī ļoti ietilpīgs, interesants pats par sevi, jā. Redzat, cik liels milzīgs ir koks. Un šeit var redzēt, kāds viņš ir visā plašumā, jā, ir ekskursija grupa stāv pie šī koka, jā, un līdz ar to gribu pastāstīt par baobabu koku kā tādu. Jā, baobabu koku var sastapt gan Āfrikas un Indijas savannās visapkārt ekvatoram. Viņš aug līdz pat 25 metriem augstu un var dzīvot vairākus 100 gadu. Baobabu kokam 9 mēnešus gadā nav lapu. Ja man būtu jāapraksta baobabu koks, vēlētos teikt, ka koks izskatās, ka būtu pacēlies no zemes varenumu spēku, vai arī otrādi zemē dod varenumu spēku, stumbrs it kā spēcina varenumu piepildītas saknes, sazarojas vainagā. Arābu leģendē par šo koku ir tāds stāsts, kad velns vēlējies noplūkt šo koku, bet nav varējis, un tā sits ar spēku pa zemi, ka koks pacēlies gaisā un no zemes nokritis ar galotni zemē, bet ar saknēm gaisā. Un līdz ar to it kā tāpēc izskatās, ka tās viņu zari ir tā kā tādas saknes, viņas tā īpaši gaišā izskatās un var ievērot, ka tās tā kā saknes. Otra leģenda vēst arī to, kad baobabu koks bijis viens no pirmajiem kokiem uz zemes. Un šeit es iešu tajā lapā, un te jūs redzat, un tajā leģendā bija rakstīts tā, ka nākošajā
brīdī parādījusies palma, un tad baobaba koks sāc raudāt, ka viņš arī gribot būt tik skaists un slaids kā palma ar tādu slaidu stumbru. Tad uz zemes parādījies nākošais ugunskoks, jā. Tātad šitas te. Un baobaba koks atkal kļūst skaudīgs, ka viņam nav tādu skaistu ziedu, bet, kad ieraudzīs lieliskos vīģis koka augus, baobaba koks lūdās, lai viņam tādus arī vajagot. Dievs to visu redzot sadusmojās un iestādīja baobaba koku ar zariem zemē, bet ar saknēm uz augšu, lai apklusinātu viņu vēlmes, jā. Baobabs koks šādi izskatās tādēļ, kad mitros mēnešos tas uzsūc mitrumu savā biezā ugunsdrošajā stumbrā, bet, kad atnāk sausā laika periods, tad šo mitrumu izlieto. Baobaba koka mizu, lapas, augļus, stumbrus, sēklas izmanto pilnībā. No mizas gatavo audumu un virves, no lapām medikamentus, ko lieto garšvielās, arī augļus no Āfrikas tautas iesaukuši par mērkaķu maizi, ja, un praktiski viņi visi afrikāņi lieto baobabu. Un ēšanai augļus, un no sēklām iegūst eļļu, ko izmanto kosmētikā. Paša koka vidutī ir labvēlīga vieta dzīvošanai, ko arī izmanto cilvēki Āfrikā kā dzīves vietu. Jā, tātad šeit ir šie te skaistie baobaba koka ziedi, jā. Ļoti krāšņi ziedi, no kuri tiek izmantot, veidojot kosmētiku ar baobabu. Jā, tātad visi veidi kosmētika, arī ēļas tiek veidotas no ziediem tikai. Jā. Līdz ar to šis ļoti labi iedarās visā tajā kosmētiku lietošanas reizēs. Jā, un pārsvarā ir arī tā, kad baobabu lietojot cilvēkiem, kas tad sakārtojas pozitīvas pārmaiņas mūsu ķermenī, kādas ir. Palielinās organismu prasību pēc šķidruma, atjaunojas slāpju instinkts, pastiprinās organismu dabīgā attīrīšanās, biežāka vēdera izeja, kam vēdera izeja ir bijusi pasliktināta, arī uzlabojas elpa un ādas krāsa, tai pašā arī dažādas psoriāzes ātrāk izārstējas. Cilvēkam vairāk rodas prasība pēc pareizāku uzturu, normalizējas svars, vairāk enerģijas, uzlabojas miegs, rādās spilgts sapni, palielinās enerģijas potenciāls. Mati un nagi kļūst veselīgāk, noregulējas asinsspiediens, jā, manai mātei bija paaugstināts asinsspiediens, un lai man nebūtu ik pa laikam viņu ar enerģiju, viņai jāspiež viņš lejā, tad viņi ļoti cītīgi dzēra baobabu life, jā, un šis te viņai palīdzēja tiešām noregulēt asinsspiedienu. Tas ir tāpēc, kad paplašinājās asinsvadi, jā, un līdz ar to viņai attīrījās šī te asinsrite un nokārtojas asinsspiediens, jā. Nu, un par matiem un nagiem es pat varu teikt, kad arī tieši man lietojot stiprāki nagi kļuva, jā, un mati atkal atsāka augt, jo vienu brīdi bija tā, ka man likās, ka es teicu, laikā manā vecumā mati vairs neaug, jo kā nogriež vienā brīdī līdz pleciem, tā arī visu laiku likās, ka viņi vai nepārtraukti it kā viņi nolūst un paliek tai pašā garumā, bet tad cītīgi lietojot baobabu, jā, es sapratu, ka mati atkal sāk augt un aktivizējas šis augšanas process. Jā. Tātad arī vēders sāpes cilvēkiem, kam ir bijušas arī dažādas, jā, tātad arī noregulē, un arī galvas sāpes un migrēni. Jā, tātad man arī bija pacienti, kurai bija nepārtrauktas migrēnas, un arī dažādi zarnu traktu kūņu darbības problēmas. Nu, un līdz ar to šis te palīdzēja nokārtot, jā, ar baobabu palīdzību. Nu, katrā gadienā tas nebija vienīgais, jādara arī citas lietas ir, jā, tās pozitīvās pārmaiņas ķermenīs, jā, tātad arī cilvēkiem, kam ir dažādas locītavu problēmas, kaulu problēmas, jā, ļoti labs arī iepriekš tā. Tātad, piemēram, psiholoģiskās pārmaiņas, ja cilvēks saka, kad viņiem kaut kādas ķermenī, jā, tad šeit ar baobabu life uzlabojas gan atmiņa, gan uzmanība.
cilvēkiem, dažreiz viņi saka, kā tas ir, ja jūs man sakat, kad man būs tā kā labākas miegs un labāk pašsajūta, bet tad, kad viņi sāk lietot paši, tad viņi arī, man viena sieviete arī teica, man radās tā kā tāda laimes sajūta iekšā, jā. Viņa lietoja 3 mēnešus, viņa teica, es tiešām sajūtu tādu tā kā iekšējo tādu laimes sajūtu, tā kā vairāk ir par ko priecāties un vairāk redz tās pozitīvās krāsas, jā. Līdz ar to cilvēkiem prasās arī pēc emocionālās attīrīšanās, vēlas vairāk nodarboties ar sevi, jā, arī dažreiz pat izraudāties, jo mēs bieži apturam sevī tādas sāpes, apturam iekšējo tādu sevī turam visu un nelaižam zāri. Pārmaiņas saskarsmē arī, piemēram, rodas lietojot Bubble Life, labvēlīgi neitrāla attieksme arī pret cilvēkiem. Cilvēkiem nav tik daudz nepatīkamu emociju, jā, izzūd un mazinās vainas apziņa. Bet tai pašā laikā cilvēks arī kļūst jūtīgāks, jūt arī otru cilvēku garu stāvokli. Tai pašā laikā mēs ieraugam patīkamus cilvēkus apkārt, satiekam arī ragnieciskas dvēseles. Lai arī cik gribētos vai negribētos, daudziem arī varbūt liekas, ka tas ir tāds mans pulverīts buņģiņā, bet vairāk vai mazāk bišķiņ pastāstīšu arī, ko tad vairāk vai mazāk pēc tam arī Eva pastāstīs jums, bet, ko es esmu sapratusi pati un kad šeit rodas enerģijas celšana, uzlabojas izturība, barojas asins, uzlabojas gremošana, samazinās kandida, sēnītes dažādas zarnās un arī šie te dažādi patoloģijas, kas ir zarnās, palīdz arī nervu reģenerācijai, uzlabo imunitāti, regulē svaru, līdzsvaro cukuru līmeni asinīs, uzlabo locītavu darbību, samazina iekaisumus, palīdz pie deģeneratīvām slimībām, un arī kā unikāla uzturvērtība baro maigi spēcina ķermeni. Spēja uzņemt saules enerģiju padara par vienu no bagātākajiem uzturvielu avotiem pasaulē, kas satur vairāk nekā 100 uzturvielas, topstarp antioksidantu, fitoacenīnu, viegli sagramojami plaši vitamīnu, minerālvielu, aminoskābu, proteīnu, antioksidantu, neaizvietojami taukskābu un nukleīnskābu klāstu. Ja? Tātad tas ir tas, ko es esmu noteikusi arī kā dziednieks, arī to, ne tikai to, ko ražotājs jāsaka, bet arī tas, kāds ir mans redzējums un cik šis produkts tiešām ir vērtīgs. Ja? Kad mans uzskats ir tā, ka katram cilvēkam vajadzētu vienreiz gadā nolietot 6 mēnešus, un tad mēs varam nelietot šo produktu, nelietot kaut kādu pusgadu, bet 6 mēnešus no vietas, lai mēs uzkrātu, pilnībā uzkrātu šos vitamīnus, papildināt ķermeni, bet pēc tam profilaktiski vienkārši lietot pēc tam ik pa laikam, lai šo uzturvērtību nepazaudētu. Ja? Bet, kāds savus lēmumus pieņem pats un izvērtē visu, ko kuram vajag, nevienam nekad nekas netiek uzspiests, un tas ir tikai mans redzējums par visu šo produktu, un vairāk vai mazāk es domāju, ka es papildināšu pēc tam, tagad es došu vārdu Evai, ko vēl viņa grib pastāstīt par visu šo te, un tad varbūt pašās beigās arī atbildēsim uz jautājumu, ja būs jautājumi. Paldies! Tagad Eva, vārds tev. Tā, es esmu apakaļ. Noņemu savu prezentāciju, lai es varu. Pirmkārt, paldies. Bija ļoti daudz lietas, ko es, lai gan man liekas, ka es visu zinu par baobabu, bet bija ļoti daudz lietas, ko es nezināju, ko es dzirdēju pirmoreiz. Man tas bija ļoti interesanti, paldies. Tas man atkal noderēs manā darbiņā. Lūk tā. Tātad, kā jau Beata teica, ka šis te koks ir īstenībā ļoti unikāls ar
ar spēju sevi uzņemt ļoti, ļoti daudz mitruma, un tad, kad ir šis sausais laiks, tad arī viņš izlieto šo te uzsūkto mitrumu, nu, teiksim, lai koks un viss, kas ir ar to saistīts, lai neizkautu. Nu, lūk tā. Bet, ja mēs runājam par baobabu augli, Beata jau beigās jums sāk stāstīt par baobabu life, par šo te produktu, kuru es turu savās rokās un kuru es esmu ļoti iemīlējusi, kuru es lietoju jau 4 gadus. Bet runājot par pašu augli, viņš tik tiešām ir unikāls no dabas ar savu sastāvu un priekš pasaules baobaba auglis kā pārtikas produkts ir tikai no 2008. gada Eiropā un no 2009. gada Amerikā. Principā pasaulē viņš ir pavisam nesen. Savukārt, kā jau Beata teica, tad cilvēki, kas dzīvo gan Āfrikā, gan Austrālijā, kur augšas koks, viņi izmanto visu, absolūti visu, ko vien no šī te koka, no šī te augļa var paņemt. Ja? Gan lapas, gan ziedus, gan pašus augļus. Man ir tā laime bijusi, es esmu baudījusi šo baobabu augli, mazu tādu gabaliņu, jo viņš tur iekšā tajā čauliņā ir tāds balts, tā kā balti kubiņi, un tas ir tas auglis. Viņš ir tādās šķiedriņās iekšā, un viņš nav tā kā ābols kožams. Un šis te baobabs, viņā ir ļoti daudz C vitamīnu, ļoti daudz. Un tad, kad es viņu baudīju, tad man tagad pats iekals saskrēja mutē, ka es atcerējos, jo viņam tā garša ir tā kā tāda, C vitamīns, tā kā, es nezinu, askorbiņu skābi vai ko mēs tur, kaut kādas, ko mēs tur rādām. Un pilni mucā nevar parunāt. Nevar parunāt, jā. Nu, lūk tā. Tā kā šis te auglis pats pēc savas būtības ir vienkārši unikāls ar savu sastāvu, un es tad mazliet jums ātri pastāstīšu par to, kas tad ir šī te augļu sastāvā. Un ne tikai es pieskaršos arī, kas ir kopumā šajā te baobabu life sastāvā, jo, kā Beata stāstīja par šiem te veselības kokteļiem, ko dažādos veidos pasaulē izmanto šobrīd gan modeļi, bet es domāju, ka tas stāsts par modelēm bija jāsaprot to, ka šiem te cilvēkiem viņa šis te darbošanās stils, viņš nav tas vieglākais, un viņiem tiešām ir jābūt pie labas veselības, un tas ir viens no rādītājiem, teiksim, kā šis produkts strādā. Tātad priekš mums visiem, neba mēs tagad dzersim baobabu life un viss būsim modelis, bet mums jāsaprot ir to, ko šis te produkts, ko šis te auglis dod kopumā mūsu veselībai. Tātad pašā baobabu auglī ir ļoti daudz, kas ir nepieciešams mūsu organismā. Un tieši tas, ko Beata teica, kas trūkst tad, kad mēs ēdam šo sabalansēto pārtiku, jo mēs varbūt saliekam pareizās proporcijās visu, kā vajag, bet vienkārši tās uzturvērtības nav šajā te pārtikas produktā, tās, kas ir nepieciešams. Ja? Tātad šeit ir gan dzels, gan kalcijs, gan selēns, gan magnīs, gan magnēzijas, gan dzels, es teicu, jau. Viss tas, kas mums ir nepieciešams, teiksim, tieši, lai stiprinātu mūsu kaulu sistēmu, ja, un nodrošināt mūsu organismu ar visām nepieciešām minerālvielām. Un tas ir pašā auglī. Es nerunāju par produktu šobrīd, es runāju par pašu baobabu augli. Un tas ir no dabas, tas nav sintezēts, kā mēs dzeram vitamīnus, ko mēs aptiekās pērkam, ja, kas ir sintezēti, un līdz ar to atkal mēs zinām, ka šos te vitamīnus mēs organismā uzņemam tikai kādus 30%, pārējo atkal nieres un aknas izved ārā. Tātad slodz atkal mūsu nierītēm un aknām. Savukārt, ja mēs runājam par baobabu augli, tad viņā ir ļoti daudz C vitamīnu, kas mūsu organismam ir ļoti nepieciešams, absolūti visam organismam. Tātad, C vitamīns mums ir nepieciešams, lai atjaunot imūnu sistēmu. Ja mēs zinām, tad mūsu organismam ir tāda īpašība, ka viņš spēj pats atjaunoties. Ja mums ir ļoti spēcīga imūna sistēma. Tātad. Un tāpēc arī šis C vitamīns mūsu organismam ir ļoti nepieciešams. Tāpat piedalās arī
kolagēnu un globulīnu sintēzē šis C vitamīns. Ja? Svarīga loma C vitamīnam ir pie dzeles metabolisma. Pieņemsim, es mazliet tagad nepatēju, bet kamēr es atceros, ja? Pieņemsim, baobab auglī ir ļoti daudz kalcija, kas mums ir vajadzīgs organismam, bet kalcijs bez D vitamīna organismā neuzsūcās. Savukārt šeit no dabas auglī ir gan šis D vitamīns, gan šis kalcijs. Tātad viss notiekās. Ja? Savukārt vēl šeit ir ļoti daudz B grupas vitamīnu. B grupas vitamīni mums ir svarīgi nervu sistēmas sakārtošanai, funkcionēšanai. Ja? Tāpat arī svarīga loma B grupas vitamīniem ir tauku un ogļhidrātu un obaltumvielu pārvēršanā enerģijā. Ja? Un teiksim, muskuļu atjaunošanās procesā. Ļoti interesantu rakstu pāris dienas atpakaļ atradu internetā par kas tad ir tauki un kā viņi veidojās. Ja? Un tieši tur bija šis pamatdoma ir tā, kad šie te tauki, ja mēs teiksim, ja nav mums šīs te fiziskās aktivitātes, nepārvēršās šīs te uzņemtās vielas, nepārvēršās taukos. Pats auglis ir ļoti bagāts ar taukskābēm, un kā arī Beata jau to minēja, ja, šeit ir omega-3 un omega-9 taukskābes, un pavisam nesen, tas varētu teikt kādu gadu atpakaļ, tika atklāts arī, ka šajā te auglī, pašā auglī ir omega-6 taukskābes. Tā kā auglis pats pa sevi pēc dabas no dabas ir ļoti, ļoti unikāls ar savu sastāvu. Vēl par sastāvu, vēl par pašu baobab augļu mīkstumu mēs varam vēl pieminēt tādas lietas, ka viņā ir pavisam 17 aminoskābes. Un viena no aminoskābēm ir L-arginīns, kas rada tieši to, ko Beata stāstīja par šo te laimes sajūtu. L-arginīns izstrādā mūsu laimes hormonu. Līdz ar to, sākot lietot šo produktu, cilvēkos tiešām pakāpeniski viņš iegūst šo iekšējo harmoniju, mieru. Un tad jau arī, protams, ir šī laimes sajūta. Ja? Tātad, kā jau es teicu, ir ļoti daudz šīs minerālvielas, ir vitamīni, gan C, gan A grupas, gan B grupas, gan PP grupas vitamīni. Ja? Un, protams, šīs taukskābes, un vēl kas ir ļoti svarīgi, baobab sastāvā pašā auglī no dabas ir prebiotiķi. Prebiotiķi ir tās nepieciešamās baktērijas, kas mums ir vajadzīgas mūsu zanu traktā, lai veidotos šī atjaunoto šī zanu trakta mikroflora, tātad, lai veidotos šīs labās baktērijas probiotiķi, ja, ko mēs varbūt tās Latvijā veikalā pērkam dažādus tur jogurtiņus ar probiotiķiem. Cik tur ir tās iedarbības, man grūti teikt, nezinu, bet es domāju, ka katrā ziņā netik liela iedarbība, kā tas ir, ja mēs to saņemam no dabas, no dabiskiem produktiem. Ja? Un teiksim, pats baobab auglis ir ļoti spēcīgs antioksidants, ja? Un viņā ir ļoti daudz šķiedrvielas. Šķiedrvielas ir 6 reizes vairāk nekā mūsu graudu maizītē. Tātad ļoti svarīgi tas ir tad, kad, teiksim, lai atjaunotu un attīrītu mūsu kuņģu zarnu darbību un atjaunotu mūsu zarnu trakta mikrofloru. Jo zarnu trakta mikroflora ir viens no mūsu svarīgākajiem orgāniem, varētu teikt, mūsu organismā. Viņam ir ļoti liela loma. Ja? Tātad tas varbūt tās par pašu baobab augli vēl, teiksim, tas, ko es zinu. Protams, es zinu ļoti daudz, bet, lai mēs neaizrautos, neies, tad es tā esmu salikusi tādā paniņā. Tātad, un tas ir arī tas sastāvs, ko jūs, ja jums kādreiz dzīvē nākas priekšā, sevišķi tiem, kas nedzīvo Latvijā, ka jums nākas dzīvē priekšā tāda iespēja, ka jūs varat nopirkt šo te baobab pulveri. Tātad tas, par ko es te stāstu, tas arī varētu būt, es gan nezinu, bet es pieļauju, ka tas varētu būt šī te baobab pulveri sastāvā. Tā tam vajadzētu būt īstenībā. Savukārt tālāk es jums stāstīšu par sastāvu, kas tad ir šajā te baobab life produktā. Šajā te man tik mīļajā baobab life produktā
Un šeit jau ir vesels gatavs kokteils ar to, kas mūsu dienā īstenībā būtu jāuzņem mūsu organismam. Un šeit bez baobaba vēl ir inulīns. Un inulīns mums ir ļoti svarīgs mūsu organismam. Un, ja mēs zinām, tad inulīns ir topinambūrā. Un, ja jūs dienā apēdat 365 dienas gadā, ja jūs dienā apēdat vismaz vienu bumbulīti topinambūra, tad es pieļauju, ka inulīns jūsu organismā varētu tā kā pietikt. Bet ko tad inulīns dara? Inulīns veicina minerālu vielu un vitamīnu uzsūkšanos organismā. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Tātad uzlabo asins lipīdu apmaiņās, uzlabo lipīdu asinīs, samazina sirds un asinsvadu saslimšanas un mazina šo slimību sekas. Tātad inulīns paaugstina mūsu organismu imunitāti. Inulīns ir ļoti vajadzīgs tiem, kam ir problēmas ar cukuru. Jā, teiksim, inulīns regulē šo cukuru daudzumu organismā, jā, un atvieglo šo te problēmu, šos te sarežģījumus cukurdiabētiķiem. Ja? Inulīns ir kā profilaktisks līdzeklis pie onkoloģijas saslimšanas. Ja? Kā jau Beata stāstīja, ja? Kad nevienmēr ar sabalansētu uzturu mēs panākam to, ko mums vajag, un mēs radam vienkārši vidi labvēlīgi šīm te vēža šūnu attīstībai. Jo mūsu organismā visiem ir šīs vēža šūnas, viennozīmīgi, ja organisms ir novājināts, viņam kaut kas trūkst, tad mēs radam labvēlīgu vidi paši šīm te šūnām, lai viņas vienkārši attīstītos. Nu, lūk tā, un vēl inulīns ir ļoti svarīgs, lai pātrinātu zarnu attīrīšanu no šlakvielām un no nesagramotās pārtikas. Un es esmu ar savās nodarbībās stāstījusi par to, ka viens no mūsu ātras novecošanas, nu, teiksim, pazīmēm, jeb iemesliem ir tā, ka nestrādā pareizi zarnu trakta sieniņas, ir atslābušas un šī saraušanās nenotiek pareizi. Līdz ar to no organisma netiek izvadīts ārā, nu, teiksim, vajadzīgā daudzumā un laikā tas, kas tur ir lieks un uzkrājās un rodās dažādas veselības problēmas. Un inulīns ir tas, kas atjauno šo te zarnu sienu saraušanas darbību. Ja? Vēl sastāvā šajā te produktu sastāvā ir mūsu paša dzērvene, un dzērvenīte varētu teikt tā, Baobab Life ir produkts, kas strādā uz šūnu. Viņš strādā un teiksim, atvesaļo mūsu veselās šūnas, un šīs te slimās ir mirušās šūnas izved no organismu. Tātad varētu teikt tā, ka caur šo te dzērveni, kas ir, nu, tā kā mūsu laika joslas produkts, lai gan par to mēs šokar nediskutēsim, tas ir atkal cits stāsts, kur ēdam, kurā laika joslā, bet caur to arī mūsu organisms, caur šūnu līmenī mūsu organisms atpazīst šo produktu, jā, un, protams, dzērveni mums ir ļoti svarīga tieši arī imūnsistēmas paaugstināšanai, protams, viss, kas saistās ar mūsu urīnceļiem, ar mūsu, teiksim, urīnpūšļu darbību un tā tālāk, ja? Aizkavē dažādas, teiksim, baktēriju pielipšanas pie urīnpūšļu bļotādas, tātad samazina, teiksim, iespēju saslimt ar dažādām urīnceļu slimībām. Jā, un, protams, profilakses līdzeklis pret augstēšanos. Un atkal par dzērvenīti es vienmēr saku, ja jūs šauju dzērveni, es neredzu sevi, ja jūs šauju dzērveni dienā, 360 dienas gadā lietojat savā uzturā, vienalga kādā veidā, vai jūs morsiņu vārt, vai jūs, protams, labāk svaigā veidā, tad varētu teikt, ka atkal ar šito viss ir kārtībā. Bet, nu, ja diemžēl tas tā nav, tad ir jāsāk domāt par to, kā to visu, kas nepieciešams mūsu organismā uzņemt. Vēl šeit sastāvā ir viens ļoti unikāls augs, ja voga, tas ir acerols ķirsis, un acerols ķirsis ir viens no spēcīgākajiem antioksidantiem vispār pasaulē. Viņā C vitamīna daudzums ir, nu, varētu teikt, 60% vairāk nekā citronos. Tātad ļoti, ļoti liels C vitamīna avots, un, kā jūs zināt, tad mūsu imunitātei ir vajadzīgs šis C vitamīns ļoti, ja? Lūk tā, un vēl sastāvā šeit ir tāds man ļoti mīļš augs, man ļoti patīk, viņš nekad dzīvē viņu neesmu redzējis, bet viņš vismaz bildēs izskatās ļoti skaists, un tas ir konjuga glikomanāns. Un konjuga glikomanāns ir tas, kas pateicoties konjuga glikomanānam, lietojot šo te produktu,
mums rodās šī sāta sajūta, mazinās apetīte, un viņus uzskata par dabīgu apetītes ierobežotāju. Un kā tad tas notiek? Tas notiek tā, ka tad, kad jūs samaisat 2 teikarotes šo te skaisto jauko aromātisko pulveri ar glāzi ūdens, tad pēc mirkļa viņu vajadzētu izdzert tūlīt un tagad, jo pēc mirkļa uz sieniņām veidojas tāds kā tas līdz. Tas ir tas končika glikomanāns, kam jānonāk ir mūsu kuņģītī, viņš tur piebriest, un tad rada šo sāta sajūtu. Savukārt pēc tam šis te končika glikomanāns aplīp ar šīm te mūsu zarnu sieniņu matiņiem un palīdz mūsu organismam ļoti harmoniski bez diskomforta attīrīties. Ja? Tātad, ko vēl viņš dara? Viņš samazina holesterīna līmeņa daudzumu asinīs, aktivizē žultspūšļa darbību, ja? Samazina gan cukuru, gan insulīnu, teiksim, daudzumu asinīs, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs cevišķiem cilvēkiem, kam ir šīs te problēmas. Ja? Uzlabo zārtņu darbību, un vēl kas ir svarīgi, viņš pazemina kuņģa skāpes daudzumu. Ja kādam ir, teiksim, ar kuņģi ir daudz skābes organismā, ja, tā tad viņš arī mazina šo te. Lūk tā, un tātad tas ir tas sastāvs, kas ir Baobaba Life produktā. Tātad šo produktu ir ražojis franču koncerns Erkuparm, kas ir pazīstams pasaulē kā viens no lielākajiem un spēcīgākajiem dabīgo produktu ražošajiem. Protams, tas ir zinātnisks veikums, ja, jeb, kā es saku, pasaulē izdevies zinātnē ar dabu savienoties, jo šis skaitās 100% dabīgs produkts. Ir dažādas izmantotas jaunās tehnoloģijas, kā to panākt, un tas, protams, ir ļoti garš stāsts, bet arī par to es varu kādreiz pastāstīt, ja ir interese. Bet kā tad šis produkts strādā? Tātad viņš strādā uz mūsu organismu šūnu līmenī, un tas pamat uzdevums ir attīrīt mūsu zarnu traktu un atjaunot mūsu zarnu traktu mikrofloru. Jo, kā es teicu, arī doktors Danilāns, profesors Danilāns, kur es ļoti cienu un mīlu, man ļoti patīk šī personība ar viņa, teiksim, uzskatiem par dzīvi. Viņš ir teicis tā, ka mēs cilvēki nenovērtējam vienu no svarīgākajiem mūsu orgāniem, kuru mums vajadzētu mīlēt un cienīt. Un tā ir mūsu mikroflora, zarnu trakta mikroflora. Un kāds varbūt pat neiedomājas, ka to varētu saukt arī par orgānu, bet tā tas ir. Lūk tā, un šis te Baobaba Life, viņš gan attīra mūsu zarnu traktu, gan atjauno mūsu mikrofloru, gan arī pēc sastāvu, kā jau jūs šovakar dzirdējāt, viņš teiksim, pabaro, ja dod mūsu organismam visu nepieciešamās minerālvielas, ogļhidrātus, teiksim, olbaltumvielas, vitamīnus, kas mūsu organismam būtu nepieciešams. Bet pamatā, kā tad šī darbība notiek, viņš Baobabs novērš, novērš saslimšanas cēloņus. Jo varētu teikt tā, ka viņš ir profilaktisks produkts, ja? Jo viņš izvada no organismu, teiksim, tādas indes kā toksīnas, brīvos radikāļus, alergēnus, smagos metālus un parazītus. Un šie 5 iemesli avoti arī ir galvenie, kas izsauc mūsu organismu saslimšanu. Ja? Un ko tad tas Baobabs dara? Viņš tieši tā, viņš ņem un attīra mūsu organismu no visām šīm te mums nevajadzīgajām vielām un nezinu, parazīti ir vielas, ja parazīti, ja, un tādā veidā atjaunojās arī mūsu organisms, jo, ja vēl viena lieta varbūt es pieminēšu, ko es varbūt neminēju, mūsu zarnu trakts ir sadalīts posmiņos. Jūs varat arī internetā sameklēt bildi un izpētīt to, un katrs posmiņš atbild par kādu mūsu orgānu. Un ja šajā te posmiņā ir radies zarnu trakta aizsērējums, vai veidojās vēl kaut kas sliktāks, tad, protams, jūs varat lietot cik vien labus pasaulē, teiksim, atzītus uztura bagātinātājus vai vēl kādas pārtikas, nezinu, piedevas vai vēl kādas labus produktus, jūsu organismā nenonāks vajadzīgās vielas, un jūs teiksiet, ka šis produkts nekam neder. Bet viņš der tieši tā, mums vienkārši ir jātīra šis zarnu trakts.
Un, ja jums ir šajā no posmiņiem šis tērējums, tā varētu teikt, ja radušās kaut kādas problēmas, tad arī tas atsaucās uz šo orgānu. Un bieži vien ir tā, ka lietojot, pieņemsim, Baobab Life, attīrot šo zarnu traktu, pēkšņi cilvēkam sakārtojās gan ginekoloģiskās problēmas, gan sirds asinsvadas problēmas, gan holesterīns, gan cukurs, un cilvēks saka, kā tas var būt. Tieši tā tas arī var būt, ka vienkārši tad, ja ir attīrīts šis zarnu trakts, tātad jūs uzņemat ar šo produktu, un varbūt arī ar pārtiku ikdienā, gluži jau tā nav, ka mums nekā nav ko ēst, ja? Jūs uzņemat šos vitamīnus un minerālu vielas, un viņas nonāk jūsu organismā, tātad organisms atjaunojās šūnu līmenī, un atjaunojās arī imunitāte, un, ja mūsu imunitāte ir spēcīga, tad organisms pats spēj sevi atveseļot un tikt ar sevi kārtībā. Un, kā es vienmēr saku, tad, kad viņš vairs nespēja tikt kārtībā, tad viņš bļauj pēc palīdzības, un tad ir jau pirmās pazīmes dažādām slimībām, tikai mēs bieži vien nepievēršam tam uzmanību. Mēs sākam uzmanību pievērst tad, kad organisms vairs nevar, un viņš jau ir slims. Tad mēs ejam pie ārsta, un tad mēs meklējam palīdzību. Bet īstenībā vajadzētu laicīgi mums iemācīties, pirmkārt, tas ir domāšanas veids, kas ir jāmaina. Mums ir laicīgi jāiemācās rūpēties par savu veselību. Lūk tā. Jā, Zeltīt, es par to arī, es pilnīgi piekrītu, bet mēs runājām nodarbības sākumā, ja jūs dzirdējāt, kad ir šobrīd ar šo sabalansēto, ar šo veselīgo pārtiku, kas aug un ko mēs pa lielam pērkam veikalos, tur ļoti maz ir uzturvērtības, ja, kas mūsu organismam ir nepieciešams. Un tad jūs arī manā mājaslapā, kas saistās ar šo produktu, jūs varat izlasīt dažādus rakstus arī par šiem par mūsu produktiem, kas aug mūsu laika joslā un par to, cik mums būtu jāuzņem organismā, piemēram, jāpipo vai topinambūru, lai mēs panāktu to probiotikas vairumu, kas mūsu organismam nepieciešams, lai viņš varētu darboties. Tas, es saku, tas ir atkal jau mazliet cits stāsts, ja, jo mēs tāpatās dzeram kafiju, mēs tāpatās ēdam banānus un mandarīnus, un tie nebūtu nav mūsu laika joslas produkti, bet vienkārši ir jāsaprot, ka viss ir jūsu rokās, mīļie cilvēki, un tikai jūsu rokās. Neviens jums neliek lietot nekādus citus uzturbagātinātājus, jo jums tas nesatrauc un jums liekas, ka jūsu veselība viss ir kārtībā. Bet atcerieties, ka nelaime nenāk brēgdama, un mēs bieži vien konstatējam, man arī šobrīd, es nezinu, vai šeit zālē ir, man liekas, ka nav sieviete, kura jau kādu laiku atpakaļ man interesējās par šo produktu un visu kaut ko tur jautā un tad viņi tur atliek, un tad viņi tur gaida, un tad viņai tur tas, un tad viņai šitādas dzīves situācijas. Līdz beidzot ir pienācis brīdis, kad ir pilnīgi sabojāta nervu sistēma, kad jau sāk krīt mati ārā, un cilvēks ir izmisis, un tagad ķer un grāb visu kaut ko un nezinu, ko darīt. Jā, var arī tā, bet var arī laicīgi domāt par sevi. Tas ir katra cilvēka brīva griba, un es vienkārši varu teikt tā, ka man šis produkts, es viņu ļoti tik tiešām mīlu. Es vispār neko cilvēkiem nestāstu to, kas nenāk no manis no sirds. Ja? Es viņu tik tiešām mīlu un esot prom no Latvijas, lai gan jūs zināt, es dzīvoju Turcijā un man ir daudz lielāks iespējas nekā jums ēst sabalansētu pārtiku, jo es tiešām eju tikai un vienīgi pērku dārziņus un augļus, kas ir rauti no koka pa lielam. Un izraktējumus ar visām. Es pat pērku reizēm zaļumus, kam ir vēl smilts klāt apakšā. Ja? Viņš ir pat nesen izrauts no zemītes ārā. Un neskatoties uz to visu, es vienkārši saprotu, ka man ir nepieciešams šis produkts, šis Baobab Life, jo es viennozīmīgi neuzņemu šo visu savu organismam nepieciešamo, kas man organismam būtu vajadzīgs ar šo pārtiku. Jā, jo tad man tiešām vajag atsevišķu pavāru vai vēl kaut ko, ja, kas man to visu dara, jo man vienkārši arī laika tam visam nav. Un šis man ir kā garants. Es zinu, ka tas, kas man vismaz, jūs zinat, kad ar tātad,
88% rekomendētās C vitamīna devas jūs saņemat ar vienu šo te glāzi ar 2 teikarotēm baobabu dienā. Un pārējo visu jūs varat uzņemt ar pozitīvo domāšanu, ar vēl kādu citu pārtiku vai vēl kaut ko. Galvenais jau pozitīvā domāšana. Ja? Tātad, un man ir šis garants, kad es esmu to uzņēmusi un es varu pilnīgi droši teikt, ka mana veselība, es viņu šobrīd nelietoju, kā Beata teica, pusgadu, es viņu lietoju ik pa kādam laika posmam, lietoju vairāk tagad rudens nāks, tūlīņās atkal sākšu lietot, es esmu atvedusi sev no Latvijas, bet man vienkārši ir šī drošuma sajūta, un man viss ir kārtībā. Neskatoties uz to, ka ir ļoti liela darba slodze, un, protams, ir arī vita cita, un tas nemaz nav tik vienkārši. Tā, tas man bija tas, ko es jums gribēju pastāstīt par Baobabu Life, un Beata jau jums pastīja par to, ko tad viņa ir novēlojusi pie saviem pacientiem. To visu jau viņa pastāstīja, bet es varētu tagad vēl iedot mikrofonu arī pieslēgt. Tā es pieslēgšu, mēs abām varētu pamēģināt, kā mums izdodās. Es varētu tagad pieslēgt arī Beati, un ja jums ir kādi jautājumi, tad mēs mēģināsim uz viņiem atbildēt. Varat tagad droši uzjautāt. Tā. Vai šo produktu var dot 8-gadīgam bērnam? Jā, šo produktu var dot 8-gadīgam bērnam, šo produktu var dot arī zīdainim. Man bija pacients 1 gadu vecs puisītis, kuram bija ļoti daudz problēmas ar elpošanu, bija problēmas ar redzi, un tad šim bērnam tika dota pustēkarote uz pusglāzi ūdens 2 reizes dienā, un praktiski uz šo brīdi 1 gadu vecais puisītis, lietojot Baobabu, ir uzlabojis veselības, plus tātad arī manas seansi, bet, Baobabs iedeva ļoti daudz no visa tā, jau viņš uzlaboja asinsriti, jā, tātad bērnam arī plaušu darbība sakārtojas, un jau praktiski zarnās visu laiku zarniņās bija gāzes, un līdz ar to šīs gāzes pārstāja rasties, lietojot Baobabu, un līdz ar to arī elpošana uzlabojas. Tad tas nav uzturs vai... jautājums, Jā, teiksim tā, kad, jāēd arī tomēr būt, un mēs nevaram aizvietot visu ēdienu reizi tikai ar Baobabu, jā. Tad mēs viņu varam pievienot ēdienam klāt. Ja mums ir, teiksim, veselības problēmas jau diezgan lielas, jā, tad mums varbūt vajadzētu 2-3 reizes dienā arī lietot Baobabu. Bet profilaktiski mēs iesakām 1 teikarotu uz glāzi ūdens no rīta, jā, vai arī attiecīgas visādas dažādas ēdienkartes. 2 Beatiņas. Kas? 2 teikarotas. 2 teikarotas, jā. Labi. Jā. Un viņš dod arī šo sāta sajūtu. Tāpēc ir tā, ka lietojot Baobabu, piemēram, man kā ir, ja es viņu lietoju 7, teiksim, no rīta vai 6:30, kā atkarībā, vai ja es eju sportot, tad es pēc sportošanas, ja es neeju sportot, tad es ap 7. Un tad viņš dod šo te sāta sajūtu, un tad ēst gribās, citreiz pat tikai 12 dienā. Un tāpēc ir tā, ka viņš varētu ar laiku, ne uzreiz, viņš varētu aizstāt šo vienu ēdienreiz, tātad brokastis. Tas tāds mans papildinājums. Es varu ieteikt recepti, kādu es lietoju, kādreiz nelietoju nemaz ēdienu reizi, jā, brokastis kā tāds, bet kādā veidā es lietoju, tīpaši vasarā. Bija tātad, es ņēmu 1 banānu, 2 zemenes, 1 teikarotu ar kaudzes Baobabu pulveri, tātad 1 ēdamkaroti auzu pārslas un 1 ēdamkarotu maltas lindsēklas un 250 gramu paniņas. To visu sablenderēju un tādas izdzēru. Un tad, ja es viņas izdzēru 7:30 no rīta, tad es pusdienas kaut kur ēdu ap 2-3 dienā.
Un ņemot vērā, viņš bija ļoti veselīgs, jo tas, ko es apēdu, ko es pievienoju klāt tam baobabam, baobabs palīdzēja uzsūkties ķermenī un ķermenim pareizi vienkārši to uzņemt visas vielas vajadzīgās. Jā. Tā, vai vēl ir kādi jautājumi šai sakarā? Par lietošanu, jā, Beata raksta par šiem 4 mēnešiem. Kāpēc 4 mēneši? Tāpēc, ka mūsu organisms šūnu līmenī atjaunojās 90-120 dienu laikā. Tad tas minimālais, ko vajadzētu lietot, ir šie 4 mēneši, un tas ir arī minimālais iepakojums, ko jūs varat internetā paši arī iegādāties, ja jūs gribat šo produktu iegādāties. Vienkārši tāpēc, ka cilvēki... Jā, es gribu papildināt, kāpēc arī cilvēki izlienos vienu buņģiņu, to, ko viņam būs bišķiņi sakārtojas zarnu trakts vai sākus aktivizēties asinsriti, pārsvarā cilvēks to nekad neievēro pats. Ja viņš ir tāds speciāls dziednieks vai kādu citu mediķu uzraudzībā, tad tas viņam palīdzēs to parādīt, ja, kas ir sakārtojies, bet ja viņš to lietos pats, un tāpēc arī ir 100% labi, ja izlietojat tos 4 iepakojumus, ja tas ir 4 mēneši, tad pilnībā sāks sakārtoties visa organisms tieši tā, kā tam ir vajadzīgs, jo pats baobabs, lai viņš tā kā palīdzēs organismam atrast to vajadzīgo vietu, kur viņam ir jānonāk, jo sāksies ar asinsriti, ja pātrinās asinsriti, tad paaugstinās asinsspiediens. Nekas nepātrinās tādā ātruma ziņā, tas ir vienkārši sakārtojas, jo pārsvarā 90% cilvēkiem ir lēna asinsrite, to es uzreiz varu pateikt. Ja ir onkoloģiskās problēmas, tad ir vērts lietot. Jā, ja ir onkoloģiskās problēmas, tad ir tīpaši ir jālieto. Man ir vairāk pacienti, kam ir bijuši onkoloģiskās problēmas, un es esmu ieteikusi papildus vēl pie visa, ko es iesaku, ja onkoloģiskām problēmām lietot baobabu, bet šeit nebūs 4 mēneši. Šeit tātad tas būs ilgāks laiks, un te ir tomēr vajadzīga konsultēties ar dziednieku vai konsultēties ar vēl kādu, sākot ar 4 līdz pat varbūt tās gadam vai vēl ilgākam posmam, jā, jo tas ir jāskatās individuāli, cik ilgi šim cilvēkam ir vajadzīgs nepārtraukti, bet līdz ar to viņš palīdzēs savam organismam vairāk cīnīties, jo tie antioksidanti, kas tur ir, viņi palīdz tomēr šīs vēža šūnas ātrāk likvidēt. Bēdam paredzēt ato operāciju, novērojam arī nervozitāti, kāda būtu jūsu ieteikumi. Jā, ja jums gribat lietot baobabu, būtu ļoti labi palietot baobabu arī bērnam, bet šeit vēl papildus, kad ir jau nervozitāte, es ieteiktu arī vēl katru vakaru ejot gulēt, padzert raudens tēju, tad viena ēdamkarote uz glāzi ūdens, un to glāzi ūdens pirms gulēt tiešanas izdzert. Vēl būtu jautājums, cik vecs ir bērns, jā? Jā. 8 gadi, cik es sapratu, jā? Tā, baobabs. Jā, Inesīt, tieši tā, es sapratu. Baobabs atvēs. Tieši tā. Ko es vēl gribēju, varbūt tās teikt par to, kā baobabs strādā un par to asinsspiedienu. Īstenībā viņš strādā uz organismu tā kā diagnosticētājs. Tātad nebūtu ja jums ir doma, ka jums tagad ir problēmas, es ņemšu vienkārši piemēru, jums ir problēmas ar asinsspiedienu, un jūs tagad sāksiet lietot baobabu un ar mērķi, lai sakārtotu asinsspiedienu. Bet viņš ir kā diagnosticētājs, kad jūs sāksiet viņu lietot, viņš tā kā noskanē jūsu organismu un atrod jūsu vājāko punktu. Un varbūt tas būs vairogdziedzers. Un viņš vispirms sakārto šo vairogdziedzeru un tikai tad ķersies klāt šim asinsspiedienam. Tā kā jūs nevarat, nav tādas receptes tam un tam. Ir vienkārši tas, ka ja cilvēks jūtās daudz maz vesels, viņam nav
lielas akūtas veselības problēmas, pietiek ar šīm 2 teikarotēm no rīta tukšā dušā ar glāzi ūdens. Ja viņam jau ir kaut kādas lielākas problēmas, vajadzīga kaut kāda organisma attīrīšana tā tālāk, tad arī ir manā mājaslapā arī ir no laboratorijas ieteiktie šie te daudzumi, kā ir jālieto, bet tas ir skaidrs, ka organismam ir vajadzīgs ilgstošāks laiks, lai viņš atjaunotos un atveseļotos. Ja? Un tāpēc mums ir ļoti daudz piemēri gan onkoloģijas jomā, gan ar cukuru diabētu, gan ar dažādām citām problēmām, ginekoloģiskām problēmām, kur sievietes ir sakārtojuši veselību, ne tikai sievietes, arī vīrieši, ja? Bet nenotiek burtiski 1, 2, 3 mēnešos. Tas ir jāsaprot. Ja? Tas varbūt tāds man. Kas tur vēl, Beatiņa? Es tur vienkārši vēl gribu pateikt, ka baobabu bio uzturvielas, kas palīdz organismam, sekmējot atindēšanu no piesārņojuma, jo praktiski 80% visiem ir piesārņota organismi. Ja? Vienlaikus baobabs nodrošinot ar nepieciešamajām vielām atjauno organismu un līdz ar to uzlabo audu kvalitāti, orgānu izturību, enerģijas spēku, palīdz pilnīgai vitalizācijai, uzlabo dzīves kvalitāti, dzīvi ilgi, ja, darbojas kā dabīgs antioksidants un palīdz attālināt novecošanos, izvada toksīnus, baro audus un paaugstina enerģiju. Tas ir praktiski, to var tikai just, tad, ja tiešām viņu lieto patstāvīgi, vai ir vismaz šos 4 mēnešus, tad pilnīgā organisms pats parādīs viss, kas sakārtojas. Ja? Tā kā Evija arī teica, ka baobabs viņš pats atrod to vietu, ar kur pirmo jāsāk ir. Šeit nevar tā pateikt. Vēl Inesē, tieši tā, Inesīt, es piekrītu, ja nepamēģinās, nesapratīs, bet vai drīkst, cik dienas drīkst dzīvot tikai no baobabu, tas viss ir atkarīgs no tevis, bet, teiksim, nav tāda, teiksim, cik dienas tu drīkst, bet ir viena lieta, ka viņu pārdozēt nevar. Viņu nevar pārdozēt, jo tā kā produkts ir dzīvs, un mūsu organisms ir dzīvs, tad organisms paņems tik, cik viņam vajag. Tik, cik viņam vajag un tik, cik viņam būs nepieciešams. Mums pat ir bijis gadījums Kazahijā, kur 2 dviņu, es jums izstāstīšu, kur 2 dviņu meitenītes, vecāki lietojuši baobabu, un droši vien mājās ir, vai lielo ģimenes paku paņēmuši, produkts ir pietiekoši daudz bijis mājās. Un 7 gadi laikam viņām bijuši, vai 7 vai 5, neatceros. Tas varbūt nav būtiski. Un abas divas, kamēr vecāki nav mājās, paņēmušas par abām vienu buņģu uz pusēm, samaisījušas un izdzērušas vai apēdušas, vienalga. Vecāki atnāk mājās un, protams, ir šokā un tagad zvana teiksim, mūsu biznesa partneriem, ārstam Džumabekam Našanovam, ko tagad darīs, kas tagad būs, ko tagad bez notiksies. Viņš saka, nomierināties, nekas nenotiksies, viss būs kārtībā, produktu nevar pārdozēt. Savukārt, kas notikās ar šīm meitenītēm tuvākajās dienās? Viena meitenīte, kurai bija problēmas ar gultāčurāšanu, pārstāja gultāčurāt. Savukārt, otrā meitenīte, viņai notika, teiksim, tāda, es pat nezinu, kā to pareizi nosaukt, viņai notika ļoti spēcīga organisma attīrīšanās, viņai nāca ārā parazīti, ne tikai, teiksim, tā pa abiem galiem. Tātad viņš tas, kas bija tādā veidā, ja, tā kā produktu pārdozēt nevar, viņš organisms paņems tik, cik viņam ir vajadzīgs. Un pārējo viņš izvadīs ārā no organismu, ja. Tas tā arī, teiksim, un, protams, tur maziem bērniem ir mazākām devām, mēs sākam, ja mēs lietojam maziem bērniem uzturā, un ļoti labi šis produkts der māmiņām, kas baro bērniņus, jo ja viņi lieto, tad arī bērns ar pienu saņem visu to, kas ir nepieciešams. Un vēl ļoti ieteicams ir grūtniecēm, ja, jo tur ir viss tas, kas ir nepieciešams grūtniecēm, gan dzeles, gan viss pārējais, gan vitamīnu un tā tālāk. Blakus parādības īstenībā, viena lieta ir jāsaprot, ka tas ir sabalansēts pārtiks produkts.
Un, ja mēs nerunājam par medikamentu un blakus parādībām, mēs runājam par sabalansētu pārtikas produktu. Tātad, ja jūs ēdat tur apelsīnus, rūpmaizi, baltmaizi, tur biespienu, krējumu, jūs taču nedomājat par blakus parādībām. Blakus parādības, vismaz mums līdz šim nav nācies saskarties ar blakus parādībām. Viena lieta, kas ir jāatcerās, ko varbūt kāds cilvēks var iztulkot, ir tad, ka jūs sākat lietot šo produktu, un ja jums tik tiešām ir nopietnas veselības problēmas, un tas organisms sāk uz to visu, viņš sāk strādāt, jums var rasties sācinājums. Tas ir ļoti individuāli, tāpēc, ka produkts ir, es teicu, dzīvs, un katram mums ir savs organisms. Ja? Tātad viņš var radīt sācinājumus, bet tad cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas ir ļoti labi, tātad organisms ir sācis savu reakciju, savu darbību. Un vienkārši ir jāturpina tālāk. Ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēki to saprot, ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēki nobīstās un pārstāj viņu lietot, bet tas ir nepareizi. Ja? Jo jāsaprot, ka mūsu organisms, ja mēs ilgus gadus neesam par viņu rūpējušies, un pēkšņi organisms saņem kaut kādu devu, kaut ko, tas, kas viņam ir nepieciešams, ir pilnīgi loģiski, ka būs kāda reakcija. Ja? Piemēram, man lietojot šo produktu nebija nekādas reakcijas, tādas reakcijas. Ja? Man ir bijuši pacienti, kuriem viņš 3 mēnešus izlieto, un viņš pat man saka, tas produkts nestrādā, un 4. mēnesī pēkšņi viņam izmetās kaut kādas pumpas uz ķermeņa, un viņš saka, kas tas ir? Es saku, priecājies, tev beidzot nāk ārā viss tas, kas tev tur ir iekšā. Ja? Protams, tā sieviete joprojām lieto, jau vairāk kā gadu viņa lieto ik pa 2 mēnešiem, viņa paņem vienu buņģu, un viņa ir laimīga un pateicīga par to. Bet katram cilvēkam ir jāsaprot, ka šie sācinājumi var būt dažādi. Un tāpēc arī mēs esam blakus, kā es saku, katram klientam, mēs uzturam šos kontaktus ar klientiem, mēs viņus konsultējam, ja, teiksim, cilvēkam rodās kaut kādi jautājumi. Tāpēc arī jūs šo produktu nekad aptiekā nenopirksiet, ja, jo, ir jāsaprot, tas nav medikaments. Vai tā tad? Var nopirkt, šovakar tikai pie manis var nopirkt. Produkts ir pieejams kompānijā Colors of Life. Ja jums riņķī apkārt ir kāds kompānijas Colors of Life biznesa partneris, jūs varat arī pie viņa iegādāties. Principā produktu var iegādāties pie manis tieši tāpatās, kā pie jebkura cita cilvēka, kas dzīvo Latvijā, jo nav starpība, kuras atrodos, jā, jo Produkts viennozīmīgi nāk uz Latviju, un mans produkts nāk uz Latviju vispirms par šī vakara atlaidēm. Tā, labi, vai ir vēl kaut kādi par atlaidēm? Mēs tūlīt parunāsim. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi, kur Beatē vajadzētu atbildēt? Tā, drīkst dzīvot. Jautājumi nav. Tev ir kaut kas jau Beatiņa sakāms? It kā jau nav, un nekas vairs sakāms, jo it kā pa lielam pateicu visu, ko kurš gribēja, jo pārsvarā ir tā, ka Baobabs ir tas produkts, vēl tur daži jautāja, cik daudz es lietoju. Sāku es viņu lietot tad, kad viņš vispār parādījās, jā, tad man bija piedzimis mans pēdējais bērns, mans dēliņš, jā, un līdz ar to man bija liekās svars 25 kilogrami, kuru es apmēram 4-5 mēnešu laikā vienkārši pārāk daudz nekādas diētas neievērojot, vienkārši cītīgi lietojot 2 reizes dienā Baobabu, klāt pie parastās pārtikas, ja šo svaru nometu, ja kādam tas interesē. Tātad, un uz šobrīd mans svars visu laiku ir vienāds, ja es neesmu no tiem struktūras cilvēkiem, kas ir smalki, jo man vecāki un vecāki bija apaļīgi, un tātad gēni man ir tādi, bet, teiksim tā, ka svars man nestien ne uz augšu, ne uz leju pēdējos 7-8 gadus, mums visu laiku ir normāli, bet, teiksim tā, es Baobabu arī tagad vairs nelietoju 4-5-6 mēnešus, bet, 2 reizes gadā, pa kādiem 2-3 mēnešiem, es to palietoju, ja, jo es zinu, cik labi viņš darbojas, viņš arī tātad, kā jau es teicu, attīra organismu un palīdz organismam labāk uzsūkt visu pārējās, tātad mūsu mikroelementus un ēdienu un visu pārējo, ko mēs ēdam, ja, tātad līdz ar to es zinu, ka man bija sakārtots organisms un
tie, kas sāks lietot, tie to sapratīs, un tāpēc visiem novēlu tomēr iedziļināties tajā, padomāt, jo nav tāda cilvēka, kuram to nevajadzētu. Sākot jau no skolas vecuma bērniem, visiem to vajadzētu. Laikam tas arī viss, ko gribēju pateikt. Paldies visiem, ka klausījāties, un gaidīšu savā webinārā otrdien visus. Paldies! Jā, es gribēju, es ieliku jums saiti manai lapai, jūs varat iet un papētīt. Tur, ko jautāja Kadrī par eļu lieto kosmētikā. Bet, ir jāsaprot atkal viena lieta, piemēram, šeit Turcijā var nopirkt baobabu eļu, bet, te ir tā, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo ir jau pacentušies tie, kas vienkārši uz to pelna naudu un ir jāzina, no kā tu pēc un ko tu pēc. Par kosmētiku runājot, arī, teiksim, kompānijai, ko es pārstāvu, mums ir kosmētikas līnija, kas balstās tieši uz baobabu, un tāpēc es arī iemetu jums šo saiti, jūs varat ieiet, papētīt, tur ir ļoti, ļoti daudz informācijas, es pat nezinu, ko es tur esmu, tur jau ar gadiem, man šis te bloks, šī te lapa man jau ir no 2009. gada, tā kā tur ir ļoti, ļoti daudz informācijas, varat iet, surfot, meklēt un atrast daudz atbildes, varbūt, ko jūs šovakar nedzirdējāt, un Tātad, ja ir jautājums par to, kā iegādāties, protams, jūs varat iegādāties šo produktu, kļūstot par mūsu, par mūsu kompānijas, teiksim, biznesa partneri, tad jūs varat būt lojāls klients un iepirkties savā internetu veikalā, un kā es teicu, internetu veikalā mazākais pirkums, ko jūs varat nopirkt, ir šīs 4 buņģus. 4 buņģis, tātad 4 mēnešiem, ja, kur viena buņģa ir 1 mēnesi. Šī buņģa, kas man šovakar blakus ir, ko es jums te visu laiku grozu. Un, protams, jums ir kādam interesē un par šo produktu, kā iegādāties varbūt tās mazākus daudzumus, tad rakstiet man uz e-pastu eva.peti@gmail.com, varat arī uz dzīves elpas rakstīt, kad jau es izšķirošu, kas ir kurš, ja, bet tātad visas 4 buņģiņas internetu veikalā, ja jūs pirksiet, jums ar visu piegādi līdz Latvijai maksās 195 eiro. Tātad viena buņģa, varētu teikt, ir profilakses deva, tātad tie būs 50 eiro mēnesī. Tā nokļūsim 200 eiro dalīt uz 4, 50 eiro viena buņģa. Tātad. Jūs varat, un ja jūs sūtat 4, tad nav svarīgi, vai jūs iegādāties, varat pats veikalu vaļā internetā, vai jūs, piemēram, pasūtat pie manis, šī cena nemainās no tā, ja jūs ņemat 4, jo tas ir tas daudzums, ko arī mēs ik viens internetā varam iepirkt. Mēs arī mazāku vairumu nevaram nopirkt internetā. Ja gribat mazāku vairumu, tad ir tā, ka cenas tad ir sādākas, bet visiem tiem, kas ir šovakar un kas klausās, tātad jums ir iespēja iegādāties par šo pašizmaksas cenu par šiem 50 eiro, bet tad gan man rakstiet uz e-pastu un rakstiet ar piebildi, ka jūs bijāt šī vakara viesis, jā, jo citādi es nevarēšu izkontrolēt. Būsim mēs vienkārši godīgi. Un, ko es vēl sakarā par to varu pateikt, par šo iegādāšanos, atceraties vēlreiz, tad citīgi pārdomājiet par to, kad kādam nolūkam jūs viņu gribat iegādāties, ko jūs gribat sakārtot, un kā atceraties par šiem 4 mēnešiem, un tad ir tā, kad es iesaku cilvēkiem, kā minimum sāciet ar 2, tas ir gudri. Tāpēc, kad produkts līdz Latvijai nāk apmēram no pasūtīšanas brīža, nāk 10-15 dienas. Vienalga, no kā, vai jūs pie manis sūtat, vai jūs pie kāda cita cilvēka, kas arī ir mūsu kompānijas pārstāvs sūtat, produkts līdz Latvijai nāk 10-15 dienas. Tātad, ja jūs sākat šo veselības kūri un gribat
gribat sakārtot šo veselību un iziet šos 4 mēnešus, tad jums vienkārši ar to jārēķina pašiem laiks līdzi, ja, un tāpēc ar tām 2 buņģām būtu gudri. Jūs vienu izlietojat, un tad jau jūs varat pasūtīt nākošo, lai jums nav šis te pārtraukums, ja. Tas ir mans ieteikums. Vēl ir tāda iespēja, es gan šokar nestāstīju neko par kosmētiku, bet jūs varat ieiet šajā te manā lapā un palasīties arī par kosmētiku. Vēl ir tāda iespēja, ka visiem tiem, kas šovakar šeit ir, jums ir iespēja arī par tādu pašu cenu iegādāties komplektu 3+1, tātad 3 baoba buņģis plus baoba 99% biomaska, kas ir unikāls produkts ar savu sastāvu. Jā, tādu jūs arī internetā piedāvājumu nesaņemsiet, jūs tādu piedāvājumu var tikai vienīgi pie manis saņemt. Tas gan laikam ir tikai vienīgi pie manis, jo man liekas, ka Latvijā neviens tādā veidā nepiedāvā neko. Bet, tā ir jūsu brīva izvēle. Tā kā, ja jums ir vēlme, tad rakstiet man uz e-pastiņu, jo citādi jūs vēl varat man Skype atrast kā Alpu Vijolīti, jo citādi jūs man nesazvanīsiet, jo es esmu Turcijā, un līdz ar to tas tā kā nebūs īsti ne no jūsu, ne no manas puses ekonomiski izdevīgi zvanīt un pa telefonu runā. Varat Skype'ā man sameklēt, un mēs varam Skype'ā parunāt. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi šai sakarā, un jūs gribat šo produktu iegādāties. Lūk tā, tas laikam arī man bija šim vakaram viss. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Es ceru, ka jums bija interesanti informācijas ziņā, visādi. Un gaidīšu atsauksmes par šo pasākumu, par šo webināru. Rakstiet gan uz Dzīves elpu, gan rakstiet arī varbūt tās man uz manu e-pastu. Jo šādā veidā mēs gribam arī piedāvāt, kā es saku, mūsu draugu, mūsu atbalstītāju citu kompāniju, teiksim, varbūt tās gan pakalpojumus, gan produktus, un tāpēc mums būtu svarīgi saprast, vai jums tas ir vajadzīgs vai nē, jo, protams, es teicu, mums elpas ir, mums idejas ir kā mājas, mēs tikai nespējam viņas realizēt. Tā kā jauku jums visiem vakaru, un gaidu jūs jau rītvakar. Gaidu jūs jau pirmdienas vakarā uz tikšanos ar Sarmītu Makārovu, un lai jums jaukas brīvdienas, lai jums daudz saules, daudz mīlestības, uzņemiet vēl cik vien var saules enerģiju, debesu enerģiju, ko vakardien mums Igors mācīja, ja, jo es ceru, ka jums izdevās vakar sajust šo debesu enerģiju, man izdevās. Skatieties, ieraksti tie, kas bija vakardien, un ejiet dabā un baudiet to visu. Un, protams, domājot par savu veselību, un Baobab Life ir viena no iespējām, un es esmu pateicīga, ka man dzīve ir devusi iespēju satikt šo produktu, satikt šo kompāniju, un ceru, ka arī jums, kādam no jums pagaidām ir tā, un uz tikšanos jau atkal.